Sveiciens gaismiņā mīlestībā. Šis ir video speciāli atsevišķi veidot stāsts mīļās gaismas būtnes priekš jums, kas risina savus partnerattiecību jautājumus. Kā jau es minēju pāris video iepriekš, kas bija nesen, tad šobrīd kaut kādu droši vien kosmisko apstākļu sakritības dēļ, varbūt tāpēc, ka pienācis īstais brīdis, caur manu lauku, caur manu kanālu aizvien vairāk aktivizē to dziļo sajūtu un sapratni pār vīrišķā, dievišķā un vīrišķā, sievišķā miedarbību šeit, uz planētas Zeme. Pēc manas sapratnes tas ir tikai sākums, veras pirmie vārti, ja tā var izteikties, bet arī viņi satur tādu milzu energo miedarbību apjomu, ko ir vērts aptvert, sajust un tā kā integrēt sevī. Tie pilnīgi noteikti ir tādi jauni gaismas elementi, var nosaukt arī par kodiem, dziļāka sakrāla sapratne pār divu pušu miedarbību. Un šajā visā sakrā es jūtu, ka to ļoti ir nepieciešamība padot tālāk. Es ļoti stipri nojaušu, ka droši vien ļoti maz no jums to, kas tā kā būtu gatavi to ņemt, bet tā kā noteikti tādi ir, un vismaz 2 jau ir pieteikušies. Pastīsimies, varbūt ir vēl. Viņās kosmiskās gaismas būtnes, šis ir projekts, ja tā var izteikties, kur es noteikti aicinu jūs klātienē, nākt uz dziļu miedarbību pāros. Pēc manas sapratnes vienā reizē varētu maksimums piedalīties 10 pāri, tad varētu būt tāds dziļāks process, darbs ar katru pāri un visiem kopā. Process ir dziļi sakrāls, 1 pret 1, nebūs nekādu lielu gudru runu un daudz teorijas, būs dziļas sakrālas gaismu ģeometriskas miedarbības vienam ar otru. Runa būs par dziļāku dažādu gaismas aspektu, gaismas meridiānu un citādu arī dažādu elementu sajušanu savstarpā miedarbību. Tādu kā atjaunošanos savā sapratnē vienam par otru. Noteikti palīdzēs gaismas struktūras, jaunie gaismas kodi un elementi, bet ir jābūt sirds impulsam, ir jābūt vēlmei. Bieži vien droši vien tās ir sievietes, kam pirmais šis impulss, lai gan ir arī vīrieši, kas ir pieteikuši savu partneru attiecību, kā saka, kopumu šim pasākumam. Un noteikti var pieteikties arī tie, kas neuzskata, ka esat baigi meditatīvie vai, kā to daudz saka, baigi garīgās lietas darošie. Būtu labi, ja nebūtu pilnīgs 3D, tā ka vispārībā neko nezinu par gaisa meditācijām, sistēmām un eņģeļiem, bet, ja ir arī tā kā ir ok, bet, es tur baigi nejūtu, arī tas der. Arī šādas attiecības der, un ziniet, kas ir ļoti interesanti, var būt šeit arī starp jums tie, kas it kā ir vieni paši, bet varbūt jūs šad un tad satiekat tādus pašus vienus, kā jūs, pretējā dzimuma pārstāvjus, kas ir jūsu komunikāciju lokā, un varbūt kaut kas iekšē tāds, kas uzrunāja. Redziet, te ir tāda ļoti interesanta lieta par... Tas nav tik vienkārši izstāstāms, bet arī manā laukā tas varās, jo es saku kaut kādu iemeslu dēļ. Tas ir garš stāsts, par to, ka tas nav bijis baigi aktuālais jautājums manā dzīvē, tāpēc, ka it kā ir pietiekama harmonija šajā jautājumā, un es neesmu no tiem, kas dziļi izzina īsto pusīšu jautājumu, jo es nevaru teikt, ka neticu tam, bet es neredzu tam kaut kādu lielo dziļo jēgu. Manuprāt, īstā pusīte mēs katrs esam pats sev, savienojoties savu augstāko dievišķo es, un tas, ko mēs ieraugam kā savu partneri, vienu vai vairākus, vienā vai daudzās dzīvēs, viskaistākajā gadījumā tas droši vien ir vienas dvēseļu kopas daļas, mūsu viena dvēseļu materiāla lauks. Var arī būt citādi, tas, ko man izdevies ir pieredzēt, satiekot pavisam citas dimensijas būtni, arī ļoti atvērta savā daudzdimensionalitātē, kas arī dot iespēju dziļi sajust šo te miedarbības ar dievišķo, vīrišķo, sievišķo. Tā kā, ziniet, tas var būt ļoti dažādi, bet tas ver to jauno spektru, jāsaka priekš manis, kas ļoti brīnumaini atvērties par to, cik dziļi karmiski smagi ir tie elementi šeit uz zemes, ko sauc par savienojumu laulībā, es aizvien esmu ļoti dziļa šīs teorijas piekritēja, kad neviens nevienam nepieder, un kaut ko sasolīties tur un gradzenoties, tā ir pieredzes daļa,
Jā, tas ir matricas projekts. Viņš ir ved ļoti dziļu tādu, arī, kā saka, mācību procesu cauri. Nekas nav nepareizi, visam ir vieta būt, jā, bet tā pašā laikā viņš kaut kur ļoti, ļoti atņem nost to iespēju brīvi miedarboties, un es runāju par enerģētisko miedarbību, jā. Iespējams, ka tas ir bijis arī tāpēc, kad cilvēku apziņas līmenis 3 un 2D ir bijis vēl droši vien tik ļoti instinktīvā līmenī, kad vienīgais, ko cilvēks saprot ar miedarbību, tā ir fizioloģija, un, protams, daudzējāda fizioloģiska miedarbība tā savukārt nav veselīga, jā, jo tā atkal veido jaunas dziļas karmiskās saites, ja tā nav izveidot ar ļoti dziļu sakrālu tādu apzinātību, jā, tad tas nes, droši vien bieži vien atkal sekas, kas jārisina atkal un atkal caur dzīvēm. Jā, bet šī jaunā miedarbība, arī tas, kā mēs varam pajust tie, kas ir redzējuši, kā tas ir bijis, teiksim, Lemūrijā vai citās gaismotās civilizācijās, ir daudz lielāka brīvība vispār gaismas būtnēm, un atsevišķi tiek saskaņoti, saveidojas kopā divi, tad, kad ir gatavi radīt trešo, jā, un tāds ir galvenais augstākais dievišķais nodoms, dziļam sakrālam fizioloģiskam savienojumam patiesībā, jā. Es atvainojos, ja es pārkāpju kāda lielās idejas par to, ka tas ir domāts visādiem arī citiem procesiem, visām teorijām ir vieta būt. Es šobrīd stāstu to, kas caur mani. Es nepretendēju uz kosmisko patiesību, es rādu to, kā caur mani to var un rāda, jā, caur manu kanālu. Bet es redzu par to, cik sakrāli ir sajusti. Jā, protams, ne jau ar kuru katru, kas pagadās, tāpēc arī laukā mēs satiekam tos cilvēkus, tās dvēseles, tās savu dvēseļu daļas vai savas dvēseles kopas daļas, ar kuriem ir atļauts šo sakrālo gaismoto lielo procesu piedzīvot. Jā. Iespējams, jā, kad pienāk kaut kāda ļoti augsta dievišķa radīšanas līmeņa, kad mēs jau radām ne tikai lokāli, bet ļoti globāli un kosmiski, jā. Un tad droši vien tās ir cita veida miedarbības, kurām arī ir savs iemesls savai sadarībai. To rāda lielie dievišķie skolotāji, tādi kā Kristus un Magdalēna. Un šie lielie piemēri arī dzene, kas ir sakrālajos pāros, kā Šiva un Parvatī, jā, un Višnu un Lakšmi un tā tālāk. Bet šajā pieredzes laikā un telpā mums patreizajā laika periodā tas, ko es redzu, tas, ko caur mani rāda, ir svarīgi saprast vispār to augstāko būtību. Tik, cik šobrīd varam, jā, par šo, kā var saskarties, savienoties, saintegrēties daudz līmeņaini enerģētiski divas gaismas būtnes, kas šeit satikušās, neveidojot šo te, ka kāds kādam pieder. Līdz ar to šī jauna apziņa atver daudz lielāku brīvības sajūtu, ka mēs vienkārši esam, mēs dodam katrs to labāko, mēs dalamies, mēs apmainamies, mēs miedarbojamies, jā, un plūstam, un radam arī katrs atsevišķi un kopā, jā. Tā, kad ļoti, ļoti īpaši savādāk tā paplašinoši pa jaunam, jā. Kaut kur ļoti ārā tas stum no tās teorijas, ka tikai īstie viens pret vienu, viens ar vienu, jā. Dziļāk sajust vienkārši to būtību par sakrālo vīrišķo, par sakrālo sievišķo, bet kamēr mēs esam savos fiziskajos ķermeņos, kamēr mēs aizvien esam tādā sistēmā, kur tomēr vairāk gan gribas teikt neapzinātāk, caur karmiskiem elementiem divi satiekas, jā, kur bieži vien top trešais, tikmēr mēs to apgūstam caur šīm fiziskajām pieredzēm. Un mans lauks ir tas, caur kuru jau daudz no jums to ir pieredzējuši, ļoti notiek dažādu kodu aktivācijas, integrācijas caur sakrālo ģeometriju. Tas nozīmē, kā mēs saskaramies, kā mēs miedarbojamies, ar kuriem punktiem, kurām vietām, ar kuriem meridiāniem vai citām līnijām, ja, un tātad pāros, kur varbūt liekas, ka nesaprot ko un kā, kur ir tas pazudis tūms vai tālums, ja, var atjaunot atkal šo tādu sakrālu miedarbību, ja tas ir jūsu nodomā, ja, caur šādu te satikšanos dziļākā sakrālā struktūrā un laukā. Var mēģināt līdzināt kaut kādas neskaidrības, nesapratnes, jā, varbūt ir kaut kādas nepiedodamas vai nepiedotas lietas, jā. Var vērt jaunu, plašāku spektru, uz dziļāku miedarbību, savādāk, jaunās pasaules tādā apziņā, jā. Var visu kaut ko, viss ir atkarīgs no tā, kas ir tās dvēseles, kam tas ir aktuāli, kam tas šobrīd ir vajadzīgi, jo, daudziem ir tā, ka viens tā kā ļoti izteikti virzas pa to savas izaugsmes ceļu, un otrs tā kā grūtāk, jā, un tad ir jautājums, jā, vai tā kā tas ir priekš mums vai nav. To jautājumu atbildēt var tikai jūs paši, jā, parunājot savā starpā sajust, jā, vai gribas dziļāk, sakrālāk, tuvāk vai nē. Bet katrā ziņā process satur arī savu tādu tiešām ļoti tuvu gaismotu tādu, kā viņu nosaukt, tādu intīmu daļu, jā. Tā viņu varētu nosaukt enerģētiski arī dzene.
Ja? Un arī tādu skaidrāku apzinātību par to, kur esi tu, kur esmu es, kā esam mēs, ja? Un ko vispār nozīmē šie mēs. Lūk, tā kā mīļās kosmiskās gaismas būtnes, atkarībā no tā, cikiem no jums tas būs interesējoši, rezonatīvi, ja? Mēs varam izveidot šo te klātienes grupu. Tikšanās var notikt vai nu Siguldā, vai nu Kadagā. Par laikiem var vienoties pēc tam, kad es sapratīšu, cik ir to gribētāji, ja? Bet es noteikti labprāt arī pamēģinātu, kā šo lauku var vadīt, kā var nodot tālāk visas tās aktivācijas, kas man ir atvērušās, jā, kas ir ienākušās, un līdz ar to, jā, šeit zem šī video ir pieteikums, piedodiet, mazliet izdomājos, jā, ir pieteikums, jā, un ja jūtat, ka jūs esat tie, pieteikumu var aizpildīt viens, ierakstot abus jūsu vārdus, abu cilvēku vārdus vienā ailītē, un tad tālāk mēs varētu skatīties, jā, kad un kā to visu varētu saformatēt klātienē. Es šobrīd nerunāšu par enerģētisko apmaiņu šajā brīdī, par energo apmaiņu, tāpēc, ka tas viss ir atkarīgs no tā, cik cilvēki, kāda telpa un tā tālāk, bet būtu svarīgi, lai prioritāri būtu impulss vispār iet un darīt, un pēc tam energo apmaiņas jautājums tos var pēc tam arī kaut vai daļēji kārtot ilgāku laika periodu, par to šobrīd nav stāsts. Šobrīd stāsts par to, kā vispārībā paiet solis priekšu dziļāk šajā, jā, jo, cik es saprotu, tas ir pasaules viens no vislielākajiem jautājumiem, ar ko visi ņemās šīs partnerattiecības, jā. Acīm redzot, jā, kaut ko svarīgu caur mani arī tajā vēlas dot un integrēt šeit zemes līmenī. Tā ka mīļās kosmiskās gaismas būtnes, jā, un es laikam pirmīt nepabeidzu par to, ka ja jūs esat vieni paši un ja ir kāds šāds cilvēks pa perimetru, kur jūs reizēm satiekaties, pamiedarboties, jums ir iespēja varbūt aicināt šo cilvēku divatā pajust arī nesot nekādās oficiālās matriks attiecībās, jā. Bet svarīgi būtu, lai tā sajūta nebūtu par to, ka tu esi mans brālis vai tu esi mana māsa, lai būtu citādāk šī sajūta vairāk, es tevi redzu kā sievieti vai kā vīrieti, kā enerģiju šādā formātā, jā. Lai nav tāda, kā saka, kā tas zemes tāda asinsradniecības sajūta, jā. Dvēseli kopa, tas mums ir enerģētiski, bet lai ir tomēr tāds vīrišķais, sievišķais, tāds drusciņ kaut kā mazliet tāda enerģija laukā, jā. Lūk, tā kā varat pajust, paskatīties, un tad, jā, varbūt būs pirmie tie, kas ir gatavi spērt šo soļu dziļāk, sajust, ieraudzīt, jo katrā ziņā tas atver ļoti lielu, plašu un citādāku skatu uz to, kā šīs divas enerģijas šeit miedarbojās. Katrā ziņā mans skatījums uz to ļoti nomainījies, un arī sajūtas, un arī visi tie kodi, kas integrējušies, viņš šobrīd visam tādā citādā savā fāzē un stadijā. Iespējams, ka vajag kaut kādu gatavību, bet iespējams, ka daudz jau ir gatavi, tikai paši to neapzinās. Šo noklausoties, jūs noteikti sajutīsiet īsto impulsu, vai jūs to vēlaties vai nē, un ja vēlaties, tad noteikti atradīsies iespēja šajā paiet dziļākās miedarbībās. Lūk, jā, tad tā kā pieteikums ir šeit apakšā, droši aizpildam, un tad tālāk skatīsimies, ko mēs varam darīt lietas labā. Ļoti būs klātesoša dieviete Ištara, Marija Magdalēna un Izīda, ja tāds sakrālais sievišķais templis, kurš varās. Lūk, pateicībā. Tad jau, ja būs paredzēts, tiekamies mīlestībā.